Labdien, dārgie Digitālās akadēmijas podkāstu klausītāji! Jāsaka, esiet sveicināti digitālās nedēļas ietvaros. Un šodienas podkāstu tēma mums būs, kā panākt pārmaiņas savās organizācijās. Un mani personīgi sauc Edgars Pukinsks, esmu Franklin Covey treneris. Jomas, kurās es darbojos, un līdz ar to es sevi dēvēju par līderības un organizāciju attīstības arhitektu. Un man būs tā iespēja šodien lieliskā kompānijā būt par sarunas moderatoru. Un tēma, par kuru mēs runāsim, proti pārmaiņas, ir aktuāla un droši vien vienmēr ir bijusi aktuāla, bet jāsaka, ka mūsdienās tā ir izšķiroši svarīga. Gan publiskajā sektorā, gan privātajā sektorā. Un, ja iespējams, mēs domājam pagātnes retrospekcijā, tad kaut kad pārmaiņas bija situācija, kur mums šķita kaut kas ārkārtējs, kaut kas īpašs, tad šodien jāsaka, ka pārmaiņas tā ir mūsu ikdiena. Un pārmaiņām ir būtiska loma gan mūsu organizācija, mūsu komandu, mūsu dzīvēs. Un līdz ar to tieši šodienas tēma būs par un ap pārmaiņām, par to, kāpēc tas ir svarīgi, ko ar pārmaiņām darīt un kā panākt, ka pārmaiņas tiek ieviestas efektīvi. Un lai šīs pārmaiņu tēmas tiktu šķetinātas gana kvalitatīvi, mums ir lieliska iespēja šodien tikties ar diviem brīnišķīgiem cilvēkiem, ar kuriem es iepazīstināšu pēc tā, kā es jūs esmu iepazinis, nedaudz painteresējoties par jums, un jums būs iespēja pielikt klāt to, ko es nebūšu pateicis, vai varbūt gribēsiet papildināt. Šodien ar mums kopā sarunā būs Vita Narnicka, kas ir valsts zemes dienesta ģenerāldirektore, un es saprotu, ka Vita ir ģenerāldirektore kopš 2020. gada, un cik es papētīju, ka šis laika posms kā reiz ir bijis tāds diezgan lielu un būtisku pārmaiņu laiks, un cik redzēju, ir bijušas gan digitālas transformācijas, ieviest digitāli risinājumi, ir bijuši jauni pakalpojumi, kas ir ieviesti, un kas man īpaši uzrunāja, šķita, ka tika diezgan daudz domāts par to, kā tad sadarbība ar klientiem pacelt jaunā līmenī. Un man bija iespēja paskatīties kādas citas runas, kur Vitu es runājusi, un man izveidojās tas priekšstats, ka tev svarīgi ir cilvēki, ka tev svarīgi ir komandas iesaiste, un man likās super, ka tev ir stratēģisks redzējums, bet tepat laikā tu esi darītāja, lai sasniegtu tos mērķus, ieviest tās pārmaiņas, galvenokārt iesaistot komandu. Nu, lūk, līdz ar to visus iepazīstinu ar Vitu. Sveika, Vita! Labdien, man prieks šodien būs padalīts ar jums savām pārdomām. Man maz ko ir pielikt, izņemot to, ko es vienmēr pasaku, es neesmu tipiskais valsts pārvaldes ierēdnis, jo es esmu inženieris pēc izglītības, un es joprojām paliku inženieris. Man patīk visas lietas atrisināt un izdarīt pēc būtības, un ļoti labi. Un tā viena traka lieta, ar ko man vajadzētu pašai ar sevi cīnīties, tas ir perfekcionisms. Tur mums saskan. Paldies, Vita! Iepazīstināšu ar mūsu otru sarunas dalībnieku Jorens Liopa, valsts digitālās attīstības aģentūras direktors. Pavisam nesen ir šajā lomā, 24. gads, neatceros precīzi mēnesi, bet skatoties arī painteresējos par to, kas ir digitālās attīstības aģentūra, kas notiek tur, un sapratu, ka arī šobrīd tieši ir tāds liels pārmaiņu brīdis aģentūrai. Manā ieskatā šobrīd notiek gan reorganizācija pašai iestādē, gan tiek ieviesti jauni principi, jauni uzdevumi, kas liecina par to, ka notiek patiesībā tāds būtisks strukturāls un kultūras izmaiņas. Un cik zinu, ka Jorens arī ir iepriekš bijis tiesu administrācijā vadošā amatā, un tur man atkal uzrunāja viens tāds manā skatījumā tāds ļoti ambiciozs un liels digitalizācijas projekts kā e-lietas, kas man lika saprast un domāt par to, ka arī tu spēji redzēt lietas stratēģiski, spēji, teiksim, šo lietu, pārdot vai pamatot cilvēkiem, kuriem nepieciešams pieņemt šo lēmumu, un arī ieviest dzīvē, iesaistot savu komandu šīs idejas vai projektu realizācijā. Joren, es sveikšu šajā sarunā. Jā, paldies par uzaicinājumu. Prieks
kolēģiem arī tikties šeit un arī pārunāt šos pārmaiņu vadības jautājumus, kas ir principā viena no atslēgām, lai arī veiksmīgi sasniegtu mērķus un varētu realizēt dažādas pakāpes, dažādas sarežģītības projektus. Principā viss teiktais arī atbilst tam un tikai papildinājums iespējams būtu tas, ka ļoti svarīgi ir arī ļauties izaicinājumiem, spēt saskatīt tās iespējas, kas caur izaicinājumiem nāk. Arī dažreiz šīs problēmas arī tev liek domāt, kāda varētu būt pārmaiņu vadība konkrētā projekta gadījumā vai arī pat konkrētas organizācijas pārmaiņās. Un papildus vēl tam arī, kad gan šobrīd, ar ko es arī saskaros un kas mans uzdevums, principā pilnībā mainīt esošu šo tehnisko, tā var teikt, departamentu, kas ir kā organizācija veidot par jau tādu produktu ieviesēju, kas ir pilna cikla servisa kompānija. Gan publiskajam sektoram, gan sabiedrībai. Un tā ir diezgan liela gan uzdrīkstēšanās arī no valsts pārvaldes puses šādu aģentūru veidot, gan arī man kā konkrētiem šim vadītājiem, kam ir uzticēts šo mērķi sasniegt. Un iepriekš arī esmu nodarbojies ar šiem jautājumiem, kas saistīti ir ar kompetenču centralizāciju attiecībā uz iepriekšējo periodu. Tas ir šis tieslietu sektors, kurā caur viena projekta prizmu, principā arī dabiskā veidā, es centos šīs kompetences centralizēt un veidot vienvietu, lai tādā veidā atvieglotu šo darbu arī citām sadarbības iestādēm, kurām varbūt tās kompetences tajā jomā nav tik lielas vai tik daudz un ilgi veidotas. Un tādā veidā arī, lai varētu efektīvāk sasniegt šo mērķi. Tā kā šī savstarpējā simbioze dažādiem aspektiem ir tas, kas arī tev ļauj labāk sasniegt šo mērķi. Super, paldies, Joren. Es domāju, ar šo intro mēs iedavām mūsu skatītājiem vai klausītājiem izpratni, kāpēc mēs varam runāt par pārmaiņām, ka šeit ir gana daudz pieredzes pie viena galda, lai paskatītos gan retrospektīvi, respektīvi, kā pārmaiņas ir izdevušās, gan kā mēs saprotam runāt par pārmaiņām šodien, jo tās joprojām tiek ieviestas. Un klausītājiem, jeb skatītājiem, jeb vienā personā aicinājums ir klausoties, mēģināt varbūt likt galdā savā prātā šobrīd sanāk, kaut gan man tā liekas iespēja būs arī jums uzdot jautājumus Facebookā, un mēs uz tiem mēģināsim arī dienas beigās atbildēt vai sarunas beigās. Bet mēģināt caur sevi laist šīs tēmas, par kurām mēs runāsim, domāt par saviem izaicinājumiem un mēģināt idejas paņemt, pasmalties, lai dienas beigās tas, ko mēs būtu izrunājuši, iespējams būtu kāda atziņa, rīcība, ko varētu ņemt un praktiski pielietot. Ko ķeramies klāt? Tāda iesildošā lieta, ko mēs izdarīsim, būs viens uzdevums. Ikdienā man sanāk strādāt ar vadītājiem, ar komandām, un tad, kad mēs strādājam ar pārmaiņu vadību, es lūdzu viņiem kā pirmo jautājumu atbildēt par asociācijām. Un lūkšu arī tie, kuri vēro šobrīd, kas ir jums tādas 3 pirmās asociācijas, kas nāk prātā, tad, kad jūs dzirdat vai domājat par vārdu pārmaiņas? Vita, varbūt pirmās. Man pirmā asociācija ir tilts. Otra asociācija komunikācija, tāpēc, ka būs daudz cilvēku dažādu veidu emocijas. Un trešā asociācija prieks. Ok, paldies tev. Kas tā nāk prātā? Noteikti, kad pie pārmaiņām pats būtiskākais uzreiz, kas ir prātā un kas arī tāda praktiskā lieta, kas jārealizē, tā ir savstarpējā informācijas apmaiņa, arī var saukt to par komunikāciju, kas ļoti būtisks aspekts. Otrā lieta noteikti ir komanda, ar kuru tu spēj komunicēt ar visiem apkārtējiem, kas ir komanda, kas ir tīri šis pārmaiņu kodols, kas ir ļoti būtiski. Un trešā lieta, kas ir vēl jau vairāk arī svarīga, ir tā, arī tā ticība tām pārmaiņām, ka viņas ir nepieciešamas. Un tā ir arī tā asociācija, ka pārmaiņām viņām ir jābūt saprotamām tev pašam, kāpēc tu viņas veic. Un ja tu veic viņas atbilstoši savām vērtībām, tad, protams, ir daudz vieglāk tās realizēt. Super, man tā liekas, mēs jau šobrīd mazo rezumē pat varējām iedot klausītājiem par to, kas ir pārmaiņas. Ļoti interesants bija jūsu atbildes, jo man uzreiz rezonē, ka jūs esat tādi rīcības cilvēki, kuriem ir liela pieredze pārmaiņām. Jo klasiski, kad es šo jautājumu uzdodu, tad, principā, var ielikt 2 svaru kausos atbildes. Viena runā pozitīvas lietas, ka tā ir iespēja, ka ir komunikācijas izaicinājumi vai kaut kādas lietas, ko mēs darām. Un otra ieliek negatīvos svaru kausos, ka tā ir neziņa, ka tā ir nestabilitāte, ka tie ir draudi un vēl kaut kas. Un man tā liekas, tā atbilžu dažādība, kā reiz raksturo to, ka pārmaiņas nav kaut kas tāds, ko mēs pasakām, hei, mēs darīsim, un viņas notiek pašas no sevis, bet ir svarīgi, kā mēs viņas vadām, kā mēs viņām ejam cauri. Un to mēs arī mēģināsim šobrīd darīt, paiet cauri šīm tēmām, lai saprastu, kā pārmaiņas vadīt.
Un gribētos sākt ar pavisam praktisku jautājumu. Kā jūs teiktu, kāpēc tieši šodien vai tieši mūsdienās, teiksim, tā ir svarīgi runāt par pārmaiņām? Kāpēc par to tiek daudz runāts? Noteikti, ka būtiski ir tāpēc, ka ļoti ātri dzīve ir kļuvusi. Ikdiena mūsu ir tik ātra, ka brīžiem tev pat liekas, ka tas laiks paiet tūlīt un tepat, un tagad jau ir pagājis gads, un cik ātri tu spēj pielāgoties visiem apstākļiem, kas apkārt notiek. Un tās pārmaiņas ir nemitīgas apkārt, un tev jāspēj būt gan aktīvam, gan arī jāspēj reaģēt uz apkārtējo pasauli, gan arī iekšēji jāsaprot, kur tu šobrīd atrodies, kas ir tavs orientieris. Līdz ar to man liekas, ka mūsdienās ir visu šo tehnoloģiju attīstību, kas tam nāk līdzi, un īstenībā tehnoloģiju attīstībai nāk līdzi arī viss šis globalizācijas apmērs, kāds tas ir šajā lielajā apjomā, un tas ikdienas ātrums, kas tev ir nepieciešams, lai tu vispār spētu apstrādāt informāciju, ka tas viss ir tas, kas vedina uz to, ka tās pārmaiņas vienkārši notiek pašas par sevi, un jautājums, vai tu vadi tās pārmaiņas, vai pārmaiņas vada tevi. Tad labāk, protams, ir mēģināt saprast, kā es varu vadīt šīs pārmaiņas, un no tādas prizmas arī iziet. Jā. Es varbūt atkal tāds cilvēciska aspekti ir tā, ka kopumā mēs dzīvojam tādā post-covid sabiedrība, post-covid organizācija. Mūsu visas organizācijas iekšā ļoti mainīs sociālā struktūra. Un ja mēs izteikti paskatāmies tagad, kas notiek gan publiskā, gan privātā sektora visaptājos, mēs redzam, ka ļoti daudziem nodarbinātiem darbiniekiem, vienalga, kur viņi strādā, ir tas emocionāla diskomforta sajūta. Un tādos apstākļos komunikācija paliek pie pārmaiņām vēl svarīgāka. Bet tad varbūt jāpadomā, kāpēc tā emocionāls diskomforts sajūta, vai ne? Jo nekas cits, ka tie darbinieki vien arī ieviesīs tos pārmaiņas, ne jau tikai viens vadītājs ar savu rīkojumu, tā lietas nenotiek. Pirmā lietā, par ko ir jāsaprot, ka mēs tagad tiešām, kā pareizi Jorens teica, dzīvojam ārkārtīgi ātrā laikā, un mēs tik esam aplikušies ar gadžetiem, ka mēs tur, viens ir pieradis pie Facebook komunikācija, otrs pie X komunikācijas, stila vēl kaut kā. Un mums ļoti daudz lietas palika pašsaprotamas. Un tieši tur mēs arī nokļūstam, kā dēļ pašsaprotamam lietam mēs sežam pie galda un katram mums ir savas pašsaprotamas lietas. Mēs principā mēģinām bieži vien rakt to pašu problēmu no dažādām pusēm. Komunikācija ir par to, lai mēs būtu visi uz vienas lapas un vienā laivā. Un man ļoti patīk tāds asociācija, ka tie vikingi tajā filmās tagad rada, viņi tur sēž un kopā airē caur vētru, vai ne? Un mēs dzīvojam tādās sabiedrības attīstības pusi, ka cilvēkam bieži vien šķiet, ka ārā visu laiku notiek kaut kāda vētra. Un mums ir jāpanāk, ka mēs tomēr airējam kopā, lai mēs nonākam uz tās saliņas, kur spīd saulīte, vai ne? Un mēs arī atceramies, ka vēl 1000 gadu atpakaļ un vairāk neko labāk nav izdomājuši, viņi kopā dziedāja. Un tā bija komunikācija. Tas ir tas veids, kā mēs panākam, ka tas kuģis nokļūst no punkta A uz punkta B. Man liekas, super piemērs. Jūs lieliski viens otru papildinājāt. Tātad pārmaiņas ir un viņas būs neizbēgams un tās notiek ļoti strauji. Digitalizācija to sekmē. Un no otras puses ir šis cilvēcīgais faktors, ka cilvēka komunikācija ir neatņemama pārmaiņu sastāvdaļa, un mums kā vadītājiem svarīgi saprast, kā tad mēs tos komunikāciju organizējam, kā mēs cilvēkus organizējam. Tad papildu jautājums uzreiz, kā mums panāk, ka cilvēki, kuri ar mums kopā ir pārmaiņās, kā mums panāk, ka viņi saprot savu lomu šajās pārmaiņās? Tātad, kā vēlreiz saku, es ļoti panāku, mēs esam uz vienas lapas, respektīvi, mēs sežam tā laivā, katrs pie savā vietu un daram savu lietu. Un īstenībā tā ir izrunāšanās, runāšana, saprašana, izskaidrošana, un ja ir kādam kāda neskaidra lieta, tad izskaidrošana vēl vienreiz. Es saprotu, tas izklausās tā, ka mēs runātu 3-gadīgiem bērniem, bet tāds nav. Tas viss ir tikai par to, ka mēs visi esam kopā, lai tas airēšana notiek ātrāk. Manuprāt, vēl viena būtiskā lieta, par ko mēs ļoti maz runājam pārmaiņas, kāda ir arī konkrēta cilvēka saprast, kā konkrētais cilvēks, kas ievieš pārmaiņas, kāda viņa motivācija ievies pārmaiņas, kāpēc viņam vajag.
Manuprāt, arī pašlaik, piemēram, mēs daudz sabiedrībā dzirdam dažādu veidu negācijas, gan par uzņēmumiem, gan arī par iestāžu lēmumiem. Un bieži vien, ja mēs tā iedziļināmies, jo kāds lēmums ir pārmaiņa, par to, ka viņa nav izskaidrot visa motivācija. Man pašai reiz vien nācās iestājas ar cilvēkām parastām ielas skaidru un saka, nu jā, bet ja man pastāstīt, kāpēc, tad es darītu. Respektīvi, mēs arī pārējām uz tādu sabiedrības attīstības pusi, ka cilvēki tomēr jūtās līdzatbildīgāki, krietni līdzatbildīgāki, tipuši ienākot jaunām paudzēm darba tirgu, tiem miļiņāļiem un tur zēd un tā tālāk. Tie cilvēki, kur motivē vērtības un cilvēkam, kuram ir vērtības, viņš neko nedarīs, ja viņš nesapratīs, kāpēc to jādara. Un jāspēj izskaidrot gan pārmaiņas vienmēr ir pozitīvā daļā un ir negatīvais atlikums un spēja runāt par to negatīvu atlikumu cieņpilnu, manuprāt, tas ir tā lielākā spēja, kā panākt to, ka komanda arī uzticās viens otram. Jo, kad saka, nē, mums te nebūs nekādas problēmas, nu, ne, taču viss saprot, ka būs kaut kādi izaicinājumi. Okay. Ko tu, Joren, saki? Jā, noteikti ļoti precīza nianses ir par to, ka mums ļoti mainās arī vispār darba spēks darba tirgu šobrīd. Un tā jaunā paudze, kas būtiski atšķirās ar savu vispār domāšanu un ar izpratnēm. Un tu vairs nevari būt vadītājs, tu varbūt būt priekšnieks, bet nevar būt vadītājs noteikti un līderis, ja nevarēs aiznest kaut kādā veidā to izpratni, kas tas mērķis, ko mēs gribam sasniegt. Un līdz ar to arī tā komanda un pārmaiņu vadība īsti tāda realizēta arī nevarētu tikt. Tā kā tāda forša nianses, kas izskanēja un kas arī praksē arvien vairāk ir jūtama, jo arvien vairāk darba tirgu šie jaunie kolēģi parādās ar to izpratni daudz savādāk, un līdz ar to tas nozīmē, ka atbilstoši tam arī vadītājiem ir jāstrādā. Papildus tam, kas noteikti komandā ir vajadzīgs un kas ir būtiski arī atrast, cik jau tas vien, protams, ir iespējams, jo resursi mums ir kādi ir un ir komanda arī kādi ir, bet lai tās lietas, ko dara un lai tie pienākumi ir maksimāli atbilstoši varbūt tai arī personībai, kas tev tajā komandā ir. Jo tādā veidā tas darbs arī būs daudz efektīvāks un varēs sasniegt vairāk. Jo bieži arī ir tā, ka uztais kaut kādas rotācijas izmaiņas un beigās tas viss kuģis strādā daudz labāk un daudz ātrāk iet uz priekšu. Un tad sanāk, kad ir gan šis te izpratnes jautājums par to, kāpēc mēs kopā to daram, gan ir tas, kad to darbiņu dara to tieši, kas ir vislabāk sanākoši konkrētai arī personai. Un ja ir iespēja salikt to visu, ja tā var teikt, šo darbinieku setu tādu, ka katram ir tā lieta, kas viņam salīdzinoši vairāk patīk, vairāk ir šī pozitīvā nekā negatīvā, tad ir daudz vieglāk arī virzīt tās lietas, skatīties katram pēc tām arī kompetencēm un spējām, kuras var izdarīt. Bet, protams, realitāte ir tā, ka nevienmēr tas ir iespējams, bet tomēr mēģināt to komandu veidot tādā veidā. Un ar to izpratni, ko es ar savu mazo darbiņu, ko es tagad izdarīšu, tehniski, nezinu, kaut ko, piemēram, man ir kāds atdots liela projekta atsevišķa sadaļa, piemēram, portāla e-pakalpojumu ieviešana, kā piemērs. Un, kad es to pakalpojumu ainicīšu līdz tam lietotājiem, un tas gala lietotājs viņu sāks izmantot beidzot, un būs tās pirmās atsauksmes, un tas tik interesanti, tas tā kā iestādīt kādu augļu koku un skatīties, ka jā, viņš sāk augt, un paskatieties, šeit jau nākamā gada rudenī jau ir kaut kas izaudzis, un tāpat arī, kad ir tā atgrieziskā saite jau tiem lietotājiem, piemēram, un tad, ja tas cilvēks tā kā redz to savu ieguvumu tajā lielajā visā stāstā, tad arī daudz lielāka tā pievienotā vērtība tīri viņam pašam ir kā šim te komandas loceklim, kas kaut ko dara kopējā mērķa vārdā, un tās pārmaiņas ir mazliet vieglāk realizēt ar tādu nedaudz ikdienas prieku par to, ko mēs darām. Ļoti labi atkal. Man liekas, jūs iezīmējat to, ka ir svarīgi pirmkārt nekautrēties runāt kā ar trešklasniekiem, ar savu komandu un izskaidrot ļoti precīzi, jo dienas beigās tā izpratne par to vērtību, ko es piegādāju, ir tā, kas izšķirs, vai es spēšu to labi darīt vai nē, vai es sapratīšu, ko es tur piegādāju vai nē. Bet ja mēs paņemam tādu vienu līmeni augstāk, bija runa iespējams šobrīd par mūsu komandu, par mūsu cilvēkiem, ja mēs paskatāmies uzņēmumu, organizācijas iestādes līmenī, kas varbūt ir pārmaiņu ietekme vispār uz uzņēmumu konkurētspēju, organizācijas konkurētspēju, kāda tur korelācija veidojās? Ļoti vienkārši varbūt es atļaušos atbildēt. Par to man jau ir kādu laiku pārdomu, kā arī digitālam cilvēkam ir tā, ka agrāk kā 10, 15 gadu atpakaļ, 20 gadu atpakaļ pārmaiņas bieži vien bija tas kaut kāds attīstība, inovācija, piemēram, ieviešot kaut kādu elektronisku pakalpojumu, kā piemērs. Tagad īstenībā ir tā, ka cilvēki nesaprot,
kāpēc jums pogas nav mainījušas 5 gadus jūsu aplikācija. Jo redziet, telefoni, viņi mainās ik pa gadu pusotru. Un to, manuprāt, ir jāsaprot vienu tādu realitāti. Sanāk tā, ka mēs visi airējam, visi kuģi airējam. Un ja tu pārstāji airēt, tu nevis paliec uz vietas, tu vienkārši saki, izpalikt pagātnē, palikt kaut kur pagātnē. Mēs tā kā esam nonākuši tā kā jaunā realitāte, tā neairēšana ir īstenībā, ja tu neairē, tad tu esi tā kā beigts. Tas tā kā tajā pārgājiena augstumā, kamēr tik līdz pārstājas kustēties, es sasals. Tad ir ļoti labs salīdzinājums. Paldies. Jā, tad noteikti ir tas, kad ir jābūt aktīviem, jāsako līdzi, kas vispār notiek apkārt telpā. Ne tikai varbūt konkrētā jomā, bet plašāk. Interesanti, es pat saredzu, kad ir, piemēram, tagad arī grib pie sevis attīstīt un jau attīstu pakalpojumu pārvaldības atbildīgo speciālistu. Šobrīd man ir arī jauns vietnieks pakalpojumu pārvaldības jautājumos. Tā doma ir tāda, lai varētu koncentrēt vispār šo te nodrošināto pakalpojumu seti, ja tā var teikt, kas ir atbilstoši šī brīža vajadzībām, konkrēti sabiedrībai, publiskai pārvaldē, kas mums ir klienti un tā tālāk. Un lai pat to pētītu savā ziņā pat ar inovatīvām metodēm kaut kādām. Ne tas, kas tieši varbūt šeit ir tagad vajadzīgs, bet kas vispār ir plašāk apkārt saprotams ar to vajadzību. Tajā gadā jaunās tehnoloģijas, kaut kādas arī digitālo prasmju nianses, jo, piemēram, arī mēs tā iekšēji runājam, vai jaunieši vispār māk rakstīt e-pastus. Tāpat iespējams, ka e-pasts viņi vairs nemāk rakstīt, jo viņi jau sazinās jau daudz savādāk, piemēram. Līdz ar to arī jautājums par to pakalpojumu pieejamību. Tāpat arī par senioriem vai senioriem. Kas senioriem mērķis? Vai vispār seniori neko nemāk no digitālām prasmēm? Nē, noteikti tā nav. Ir tādi, kas daudz ko arī māk, bet tajā pašā laikā varbūt ejam pat vēl tālākā digitālo pakalpojumu attīstībā un tā, kad ar runu, ar valodu var sazināties un saņemt pakalpojumus un pieprasīt pakalpojumus. Un tas skatoties bišķiņu varbūt tālāk, kā nākotnēs prasa apstrāde, bet idejiski. Līdz ar to mēģināt šo te pakalpojumu nodrošināt tādu, kas ir konkrēti spējīgs to vajadzību apmierināšanai. Un tas jau ir diezgan interesanti, jo tur tad var pētīt dažādi, gan vietēji, lokāli, arī reģionāli ir kaut kādas nianses, kas ietekmē, protams, gan digitālās prasmes, gan arī to pakalpojumu būtību, gan arī paskatīties tīri no malas. Jo kādreiz kaut tālāk, kaut kur vispār, kur liekas, nav jau mums tā tiešā sakara ikdienā, ir tās idejas atnāk tādas, ka jā, šis ir izmantojams. Tā kā es domāju, skatīties plašāk. Mēs iegūstam principā pārliecību to, ka pārmaiņas ir neizbēgamas un ka pārmaiņas ir patiesībā tāds konkurētspējas dzinulis. Ja es gribu būt konkurētspējīgs, man ir jāmainās un nevajag no tā baidīties. Un jautājums ir tāds, daudzkārt runājot ar vadītājiem, ar komandām, man rodas iespējas, ka tiek uztverts, ka par pārmaiņām ir atbildīgi vadītāji, ir atbildīgi direktori, ir atbildīgi, valdes locekļi, padomes locekļi. Bet, man liekas, mēs šodien esam jau pasaulē, kurā pārmaiņu iniciators, pārmaiņu līderis, nesējs var būt jebkurš. Jautājums ir vienkārši, vai es to redzu, vai es spēju, vai es gribu, vai man ir drosme. Bet domājot par pārmaiņām konceptuāli, kas ir vispār tas veids, kā domāt par pārmaiņām, kā nonākt līdz izpratnē, ka vajag mainīties? Ja mēs zinām, ka privātais sektors iespējams ir elastīgāks šajā ziņā, iespējams publiskajā sektorā šobrīd tas process tikai sākās par to, ka mums jāspēj adaptēties, mainīties ātrāk. Kā cilvēkiem pamanīt pārmaiņas un ka es viņus esmu pamanījis nepieciešamās pārmaiņas, ko man ar to darīt? Kāda ir jūsu pieredze? Pirmais jau arī, ja tu redzi, ka tās pārmaiņas vai ir nepieciešamas, tev viņas praktiski atnāk, tāpēc, ka pieprasījums jau mainās. Viss jau principā pieprasījums un atbilstoši kāds tad ir arī tas piedāvājums. Un ja pieprasījums ir to pakalpojumu saņemt savādāk, tu jau redzi arī tīri pēc statistikas, pēc visas šīs te, apkārt esošās arī sabiedrības vai publiskās pārvaldes pieprasījumu, kas tad mainās. Un mainās jau diezgan strauji, īpaši attiecībā uz sabiedrību. Līdz ar to atsakot līdzi šim te sabiedrības pieprasījumam, tas ir arī tas, kas tev pasaka priekšā, kādas tās pārmaiņas vajadzētu būvēt. Bet, protams, kad arī publiskajā pārvaldē ir tie izaicinājumi, viss, kas saistās ar šiem te ikdienas procesiem un to ikdienas procesu arī normatīvo aktu prasību izpildīšana, lai varētu šīs te pārmaiņas ieviest. Un tas jau ir tāds, protams, izaicinājums pie visām pārmaiņu
vadības jomām, arī cik pašam bijusi tā pieredze, ka viena lieta ir it kā šis te, kaut kāda ceļa karte tam, kā mēs iesim uz šo skaisto mērķi, bet praktiski ir arī daudz dažādu saistīto jomu, kas arī tiek ietekmēts, un tajā skaitā arī šis te normatīvais regulējums, kurš bieži ir jāmaina, un tad ir arī, protams, saskaršanās arī ar politikas veidotāju kaut kādām šīm te iecerēm, un kas var radīt arī horizontāli ietekmi uz arī citiem šiem te, arī tajā skaitā publiskā sektora, piemēram, dalībniekiem. Un tad ir svarīgi, kā kopēji atrast to pareizo ceļu, ka tās pārmaiņas var realizēt. Un tad sākās šie izaicinājumi vēl starp dažādām struktūrām, starp dažādām resoru iestādēm un tā tālāk. Un tad ir jautājums, kāds tad ir tas kopējais pārmaiņu mērķis valstī un kā to realizēt. Un tur jau tie izaicinājumi ir vairāk. Bet tāpēc tas process ir arī nepieciešams par tām runāt un tos pārmaiņas vadīt. Jo savādāk tās pārmaiņas, viņas vienkārši nevar notikt. Faktiski viņas notiek katram kaut kur individuāli, viņas ir diezgan tā decentralizēti, un tad tas rezultāts uz to kopējo labumu ir krietni apgrūtinātāks. Tātad vajadzīgi ir pirmkārt izpratni par saviem stakeholderiem, jeb iesaistītajām pusēm, spēja viņus dzirdēt un saprast, kādas ir tās vajadzības. Paldies tev, ko teikt, Vita? Kā mēs saprotam, ka pārmaiņas ir vajadzīgs? Šis ir ļoti interesants jautājums, ka es saku, viņas tā kā saules stari vai lietas, tā kā laika apstākļi, tie indikātori ienāk iestādē, organizācijā, un nevajag baidīties viņus pieņemt arī, kā es kadreiz saku, arī no šofera. Man arī vienreiz iepriekšēji darbu braucot ar šoferu pārunājot par to, kas viņam sarežģīt dzīvē, sāk saprast, ka mums ir iekšējais process, viņš ļoti neefektīvs, jo visi citi bija pieraduši un viņam tas gāja sarežģītāk. Bet tas ir stāsts, spēja redzēt, dzirdēt, novērot, izdarīt secinājumus. Jo jāsaprot, gan arī iekšējie iestādes darbinieki mēdz būt labi pārmaiņu ieviesēji, tā kā iniciatori, protams, paši klienti, paši politiķi, bet, piemēram, mēs pagājušajā nedēļā savā iestāde sākam arī vēl vienu mazo tādu mini pārmaiņu projektu. Un, kā mēs sākam, mēs katru gadu veicam gadu apkopošanu par kaut kādiem dažādiem radītājiem. Un paskatījums uz vienu radītāju. Mēs esam dabūjuši, ka mums ir atkārtot klients jautājums skaits būtiski samazinājis. Tas mums bija ļoti svarīgs radītājs, jo bija ļoti daudz. Tas nozīmē, ka tur mēs visu tā kā daudz ko esam sakārtojuši. Bet mums sāk parādīties jaunie jautājumi par mūsu pakalpojumu, kur līdz šim nekad nebija topā. Un tad, protams, jautājums, ja cilvēki visu laiku zvana uzdot un raksta uzdot tos pašu jautājumus, kāpēc viņus uzdot, kā mēs varam panākt, ka viņam tomēr nevajadzētu uzdot to jautājumus un uzreiz viņam nosarvēt to informāciju. Respektīvi, pārmaiņu avoti var būt dažādi. Tas, kas arī vēl ir skaidrs, ka pārmaiņas valsts pārvaldē, viņi ir tā hierarhiskā struktūra, kas ir, mums nāk dabiski tūkstošiem gadu tā valsts, viss valsts tiek pārvaldīts. Arī Amerika tā tiek pārvaldīta, arī saucamās diktātoru valsts, tāpat tās tiek pārvaldīts kā hierarhiskās struktūras. Pārmaiņu identificēšana un realizēšana notiek tomēr tādās matričveidīgas, tāds plakanāks struktūras. Un tas ir izaicinājums, kā spēt ieraudzīt to vienu šoferi vai arī manā mūžā gadījies tā, kā atnāk jauns ministrs uzdot pilnību jaunu tādu vienkāršu jautājumu, pēc, ka viņš grib kaut ko saprast, saprot. Līdz ar to jāspēj viņus pieņemt, šķirot, saprast, ko paņemt, ko atlikt, ko atmest. Un tas ir tāds, faktiski tā pārmaiņu. Ideja pārmaiņu vākšana jābūt pastāvīgam procesam lielās organizācijas, tāda, kā man pārstāvēta. Un tā jābūt nevis tādai stihīskai un gadījumam, vai tāpēc, ka premjerministra uzrakstīja rezolūciju. Nē, piemēram, mūsu gadījumu tas ne tāpēc, mēs jau tur pusi no tāpat bijām iecerējuši darīt labi, ņemot vērā, ka prioritātes pamainīs, varbūt viena pārmaiņa bišķi ātrāk grafika, cita tur zemāk grafika, bet realitāte tev jābūt saprašanai, kur tu virzies un kas ir tas, ko tev kā organizācija jānogādā. Un kas ir tas, kas rada kaut kāds neizpratnes un tā tālāk. Tas ir tāds komplekss process.
Tu pieminēji vārdu matricas, tāda principu pārvaldība. Priekš manis tas arī asociējas ar to, ka nevienmēr es pārvaldu pārmaiņu procesā savu komandu. Dažkārt man ir cilvēki no dažādām struktūrām, iespējams no dažādām iestādēm, organizācijām, kur nevienmēr man ir formālā vara. Kā jūs teikt, kas varbūt ir tas padoms vadītājiem, kuriem nav formāla autoritāte vadīt pārmaiņu procesu? Ko jūs teikt, kas ir tās varbūt kvalitātes, kuras attīstīt, vai kas ir tie principi, kurus ņemt vērā, par ko domāt, lai es arī tādā matricas principā efektīvi spētu tās pārmaiņas realizēt? Jā, varbūt atbildes jautājumu atgriežoties bišķiņi arī atpakaļ, bet tas tieši tā kā saistīts ir par to saucamo arī horizontālu līmeni, kaut kādu pārmaiņu vadībai, pakalpojumu ieviešanai, projektu īstenošanai un tā tālāk. Īsnībā tīri ir pašam praktiski pieredze bijusi ar to, ka hierarhiski nevienmēr tiešām ir tā, ka arī tas galvenais vadītājs ir tas projektu līderis un tas, kas ir tas virzītājs un programmas vadītājs, bet kad ir varbūt atsevišķi šis te arī entuziasts, arī tev kā līderim, atkal savukārt tās institūcijas vadītājiem jāatrod, kurš ir tas dzinējspēks, vai arī tu atrodi to dzinējspēku no malas, kurš spēj vest to procesu uz priekšu un kas ir tas varbūt projekta, programmas līderis un tā tālāk, kas horizontāli savieno nevienmēr hierarhiskā kārtībā varbūt, bet attiecīgi, kas ir tas produkta vadītājs, produkta owners, kā saka, un tā tālāk, lai viņam būtu šī atbildība un sajūta, ka tas ir mans, es viņu vadu, es viņu gribu aizvest līdz rezultātam, jo man tas pašam ir svarīgi. Un tieši tam produkta vadītājiem vai produkta īpašniekam vai pakalpojumu īpašniekam vienalga. Un tad arī šis cilvēks konkrētais, vai tā ir tā komanda, piemēram, programmas līdera komanda, kura realizē tā pakalpojuma vai projektu, ja tā var teikt, dizainu. Ja? Tas nozīmē iesaistot visus šos te gan politikas veidotāju, gan politikas īstenotāju, gan arī šo te lietotāju potenciālu, kas varbūt sabiedrība vai arī attiecīgs noteikts lietotāju lūks citā pārvaldes iestādē, ka viņi tiek savienoti kopā vienotā šajā ekosistēmā un dodās uz mērķi. Un tad ir svarīgs šis, kā jau saku, produkta īpašnieks, kurš ir gatavs to darīt. Un tās īpašības tad šeit ir ļoti svarīgas tādas, ka spēt pārējiem tiem, kuri tev nav hierarhiskā padotībā, pirmkārt arī dot to pārliecību, ka mēs to daram pareizi, ka tu viņiem šādā veidā arī spēja atvieglot varbūt arī ikdienu un īpaši vēl uz priekšu ejot, ka tie mērķi tādā veidā tiks sasniegt, nevis tāpēc, ka tikai tie ir mērķi, bet ka tā būs ērtāka ikdiena, mazāk būs varbūt kaut kādu šo te normatīvo klasisko slogu vai citu procedūru, un tas process būs ātrāks, ērtāks un labāks. Un tādā veidā tu spēj gan pārliecināt, šis te konkrētais pārmaiņu vadītājs arī gan pārliecināt to pārējo komandu, gan arī principā iedarbināt to procesu, ka jau visi tie pārējie spēlētāji, kas ir tajā paplašinātajā programmas komandā, ir gatavi līdzdarboties diezgan aktīvi un saredzēt to pašu tālāk arī, ko tu jau kā tas programmas līderis dari. Līdz ar to man liekas, ka tā ideja par to matricu, kas nav tikai hierarhiski padot no augstākā vadītāja līdz pat šim te eksperta līmenim, tā noteikti būtu atbalstām un, manuprāt, ir realizējama. Un tev, savukārt, mums kā institūciju vadītājiem ir svarīgi meklēt šos te cilvēkus, kas par jomu ir atbildīgi, un tad veidot to komandu tādā veidā. Paldies, tev daudz jautājumu man radās, bet pagaidām paliekam pie tā paša. Jā, es varbūt atkal cer analogiem, lai būtu vienkāršāk gaipūtni, vai ne? Viņi katru gadu savācas lielā projekta pārlidojums uz siltām zemēm. Un kas ir dabā notiek, tad dažādi putni tur savācas, vienā bāriņa satrenēs, pēc tam citu, un tad pa ceļam, kā jūs zināt, daudziem gaiputniem pievienojas vēl citi putni, un viņi lido uz to savu gaišo nākotni, respektīvi siltām zemēm. Un, manuprāt, cilvēku sabiedrība noteikti precīzi tas pats, un mums jāizmanto šo lietu. Manā pieredze ir tā, ka cilvēki izdara smagas pārmaiņas, ja viņi par to ir pārliecināti. Viņi ir iedvesmoti, viņi grib un viņi tā kā gatavi bišķu vairāk nekā 8 stundas nostrādāt pie tā visa. Es nesaku, ka ārpus normāla darba laiks ir normāls, bet tā gatavība ir viens no pazīmēm. Un faktiski, kas vieno gan pārmaiņas komandas un gan tos gaiputnus, kas lido uz tiem dienvidiem pārziemot. Viena lieta – kopējs mērķis. Un ja mēs spējam vienoties pa mērķi un mēs spējam tiešām vienoties tā kā nevis formāli, bet tā pēc būtības no sirds. Un nākamā lieta – kopējas vērtības.
jo tomēr tie putni, kas lido kopā, viņiem ir kaut kādas kopējas vērtības un spēja respektēt viens otru un atbalstīt. Un parasti tas ir tādi kā tie saucamie mikstie vai soft skills, atkal apņēmos nesaukt angļu valoda vārds, bet tas ir tas, kas izšķir, vai būs tas pārmaiņas vai nebūs. Un tad vēlreiz tā atbild ļoti vienkārši. Ja mēs spējam vienoties bez rīkojuma, ka mēs to gribam darīt, tad mēs to izdarīsim. Labāk, sliktāk, ātrāk, lēnāk. Mēs to izdarīsim, ja mums būs kopējas vērtības, kopējas mērķis, un mēs esam gatavi viens otru respektēt. 3 lietas, ja viņas ir, tad, kā es saku, var rīt sāka plānot misiju uz Marsu. Brīnišķīgi. Jā, un papildus arī tam, ka noteikti svarīgi, bet tas jau arī sadara šo te arī Vicis teikto par to, ka svarīgs tas rūps vienam pa otru tajā komandā ir. Un tā izpratne par tām otru vajadzībām, arī tas balans, kas ir nepieciešams, lai varētu darīt tos darbus, un, kā saka, ir tā gatavība arī strādāt pilnīgi mierīgi arī pēc 5, 7, 8, un ja vajag arī naktī, un vienkārši tāpat, bet tajā pašā laikā ir arī atbalsts no tā arī komandas biedra atbilstošā vajadzībā un brīdī, arī dot šo te iespējams brīdi, kas ir nepieciešams kaut kādu citu darbu veikšanai. Tādā veidā to savstarpēju izpratni veidot. Tas diezgan svarīgi. Tā ir tā savstarpējās uzticēšanās pakāpe, bet viņi veidojās ar to izpratni par to, kāpēc mēs to darām, par to vērtībām. Ļoti labi. Man ļoti patīk tie visi momenti, kurus jūs pasakat. Es nezinu, kā varētu viņus visus tā ekrānā salikt, lai visi redz, bet es ticu, ka cilvēks atzird savu svarīgo. Pirms mēs aizējam pie varbūt jūsu personīgās pieredzes par kādu konkrētāku projektu, lai cilvēki sajūtu to jūsu pieredzes stāstu, es vēl tādu noslēdzošo jautājumu gribu uzdot. Es nezinu pilnībā visus, kas mūs klausās un skatās. Ticu, ka starp visiem ir daudz pieredzējuši pārmaiņu vadītāji un ticu, ka ir tādi, kuriem pārmaiņu tēma varbūt ir diezgan sarežģīta jauna tēma. Un, kā mēs zinām, pārmaiņās, neatkarīgi no tā, viņas būs īstermiņu mazas vai viņas būs sarežģītas un ilgas, vienmēr būs tā kā 4 posmi. Būs tas sākuma posms, kur mēs esam tagad, tad būs vienmēr tas kritums, jo mēs sāksim kaut ko darīt jaunu, bet vēl īsti nezinām, kā to darīt. Tad būs kaut kāds tas adaptācijas posms, kur mēs mācīsimies, sanāks, nesanāks, un tad būvēsim augšā to jauno vidi, līdz brīdim, kad sāksies tas izaugsmas posms. Un tas jautājums, kā mums, kā vadītājiem, iespējams projektu vadītājiem, pārmaiņu vadītājiem, saglabāt savu un saglabāt komandas motivāciju tajā visā karuselī, kas tur notiekās? Pirmā lieta, neapšaubām, ka līderim, komandu vadītājiem vai jebkuram, piemēram, mūsu darbiniekam, kur mēs dodām šīs pilnvaras ieviest tas pārmaiņas, noteikti jābūt arī absolūtai palīdzību un apziņai vēlams arī zināšana par to, par tiem emociju karuseliem augšā leja, tā tas vienmēr notiek. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir tas, ka tomēr svarīgi izrunāt par tām mazām uzvarām. Un tas uzvaras ieplāno tomēr regulāri, un tas maz uzvaras arī svinēt. Jo negatīvu vienmēr mēs zinām, tipaši ar mūsu Latvijas mentalitāti, par to mēs mākam ļoti daudz runāt, bet mēs nemākam priecāties par mazām uzvarām. Un tā kā tomēr arī ir jābūt nospraustiem maziem starpmērķiem, kuru sasniedzot mēs saprotam, ka mēs esam pareizajā ceļā. Bet ir vēl viena būtiskā lieta, kas atkal ar mūsu tādu latviešu pedantiskumu ir problēma, ir tas, ka mums šķiet, ka mēs visu varam izdomāt 3 gadus priekš pa mēnešiem, kā būs. Man atbild, tā nebūs. Jo es vienmēr saku, neviens nevar iedomāties, ka būs Covid, cik ilgi viņš bija. Tas ir piemērs, viņš tādi paši mazāk mēroga procesi notiek arī mūsu citu pārmaiņu procesu ieviešana. Neviens nevarēja iedomāties tas šausmas, kas tagad notiek Ukrainā. Mēs neviens nevaram iedomāties tāds komunikācijas stils, kas nāk no jauna ASV prezidenta. Tas ir lietas, ko mēs nekad nevaram iedomāties. Līdz ar to mums arī jābūt gatavam pārmaiņu savā kartē, ceļa kartē, ieviest pārmaiņas, ierēķināt viņus. Un vēl viena lieta ir jāsaprot, ka 100% ideāli nav. Tā kā mums vienmēr tā Latvija viss jāprecīzi, tad līdz 1 centam grāmatvedībā. Bet visā pasaule priecājas, ja precīzi līdz 70 kaut kādiem procentiem. Saka, ja mēs 90% no tā, ko ideāli mēs gribam sasnieguši, mēs esam uzvarētāji. Respektīvi, mācēt arī pateikt, ka viss nesanāks,
ideāli nebūs un būs vajadzīgs pārmaiņas. Un to vienkārši pieņem kā dotību un tad saprast, izrunāt, kad mēs sapratīsim, kad viss būs labi. Mēs sasniegsim, ko mēs gribam pateikt. Un šeit es pateikšu manu ilgstošu valsts pārvaldes, kā arī IT vadītājs, es sāku savu karjeru. Problēma ir tāda uz jautājumu, ko jūs gribat sasniegt ar šo konkrētu projektu vai pārmaiņu. Mēs gribam atrisināt visas problēmas. Saku, labi, kādas? Un ja mēs neesam vienojuši, ko mēs gribam atrisināt, mums nekad nekas nebūs gan nav konkrētība. Precīzi. Ok, Jauren, ko tu teiksi? Jā, noteikti ir tas, ka jābūt pa soļiem redzējumam, kā mēs ejam pāri. Protams, kritumi ir kāpumi kaut kādi, un tās mazās uzvaras, jeb quick-win ir ļoti būtiski no tāda skatu punkta, lai tie iedot atkal to emocionālo varēšanu, to, ka mēs varam, mēs ejam tālāk, un kur mums izdevies, tas bija tas, ko es iepriekš minēju par to kolēģi, kuram ir piemērots tas darbs, kuru viņš dara, jo tās ir viņa tās kompetences, ko viņš var darīt. Viņam varbūt nepatīk rakstīt garas vēstules, kas arī komandā ir jādara, bet, piemēram, viņš ir ļoti labi tehniski testē. Vai arī ir labs sistēma jau administrators, piemēram, un viņš tos darbiņus dara un no datubāzes meklē visu, kas nepieciešams. Vai arī, piemēram, dizainē šo te pakalpojumu. Un tad šis te maziņā uzvara ir ļoti svarīgi, kad ir tā atgriezeniskā saite starp to visu komandu un arī šo ārējo novērtējumu tam, ka šobrīd šajā solītī mēs esam izdarījuši, piemēram, to, ko mēs bijām iecerējuši atbilstoši tai ceļakartei, kas ir plašāka. Un tad ir svarīgi arī, kad kā vadītājiem spēt atsakot, novērtēt to, es domāju, ļoti svarīgs mums vispār kā cilvēkiem ir novērtējums un arī pateikt, protams, paldies katram par to ieguldīto darbu, kas komandā ir veicinājis, lai mēs vispār sekotu šim te mērķim un ietu pa tiem posmiem, kas mūs sagaida līdz tam noteiktiem mērķim, kas ir plašāks. Un, protams, arī Vita ļoti pareizi saka, ir svarīgi atzīt, saprast, kas tad ir tas, kad mēs uzskatām, kad ir izdevies. Un ir ļoti svarīgi, ka tajā komandā mēs esam par to vienojušies, kas ir tie rezultatīvie rādītāji mums pašiem. Varbūt ne tikai projektā, bet mums pašiem, kad mēs varam pateikt, jā, mums ir izdevies, mēs esam apmierināti ar to, ko mēs darām. Jo tas arī ļoti svarīgs aspekts, lai mēs vispār varētu virzīties uz tām pārmaiņām un sasniegt tos savus mērķus. Lai mēs tomēr esam ikdienā vairumā tiesa apmierināti un lai ejot uz darbu mums nemežģās tās kājas un mēs nepaklūpam, bet mēs ejam tomēr ar prieku, jo mums tas sagādā prieku, mums ir azarts ar to, ko mēs ikdienā daram. Tas, man liekas, ļoti svarīgi. Pievienojos. Viena lieta, kas man runājot ar vadītājiem, ar komandām lec ārā, ka cilvēki visi saka, ka jāsvinēt, teiksim, mazās uzvaras, lielās uzvaras ir ļoti svarīgi, bet patiesībā ļoti daudz grēko tieši ar tām mazajām uzvarām. Aizmirstās, taču ir nākamais skrējiens, nākamais uzdevums, nākamais mērķis. Bet pamēģināsim, mums laiks rit uz priekšu, parunāt nedaudz varbūt par jūsu praktisko pieredzi. Es ticu, ka jau šīs atbildes bija balstītas jūsu praktiskajā pieredzē un tajā, ko jūs esat piedzīvojuši ejot cauri pārmaiņām. Bet ja jūs paņemat kādu konkrētu procesu, ko jūs esat izveduši pārmaiņu procesu, varbūt paraksturojat, kā tas process atnāca pie tevīm, jo tie ceļi, kā pārmaiņas atnāk, var būt dažādas. Es izdomāju, vadība pateica, komanda izdomāja, atnāca klients, paprasīja, ka kaut ko vajag. Un tajā brīdī, kad tās pārmaiņas atnāca, kas varbūt bija tie pirmie soļi, kā jūs organizējāt to savu domu gājienu, to praktisko pusi, lai tas projektā ieliktu jau tādu labu, veiksmīgu, stabilu pamatu? Jā, praktiskais tāds piemērs arī, kas man ir bijis, protams, ir šo informāciju tehnoloģiju ieviešana kaut kāda, kas saistās ar informācijas sistēmas pakalpojumu portālu ieviešanu, un tad, protams, ir vairākas lietotāju grupas. Ir tā lietotāja grupa, kas tev ir, ja tā var teikt, iekšējie lietotāji, un tad ir ar ārējo lietotāju. Un šajā aspektā ir ļoti svarīgi, cik daudz tu saproti, kurā brīdī ir jāiesaista iekšējie un ārējie lietotāji, lai tas pakalpojums, šīs tehnoloģijas, kas ir veidotas, lai atvieglotu to darbu, lai viņas tiešām viņu atvieglo un lai viņas ir efektīvas. Tāpēc šeit ir svarīgi runāt par tām fokus grupām, kuras arī šobrīd jau kļūst diezgan arvien populārākas. Es gribētu teikt, ka tagad jau lielākoties visos arī šajos īstenošanas projektos veido šo visu iesaistīto, cik tas ir iespējams, iesaistīto vismaz pārstāvju dalību kādu risinājumu izstrādē un arī tajā skaitā arī testēšanā, bet kādu laiku iepriekš tā nebija tik aktuāla tāda praksa, ko visi arī piemērot. Kaut kādā apjomā, protams, bija tās lietotāju pieredzes un tā tālāk, bet nebija varbūt tik
detalizēti izstrādāta šī pieeja. Un tad vienkārši praktiski tu saproti, ka viena lieta tu uzliec tās sliedes, kas ir šīs tehnoloģiju savstarpējās integrācijas sazobe, lai vispār dati varētu savstarpēji tikt apmainīti un lai informācija tiktu nodota, bet tad ir nākamais posms, kas tiek praktiski tev veidots jau ar to gala lietotāju. Un tas tad ir svarīgi, lai ir šī lietotāja, protams, praktiskā iesaiste dažādos līmeņos arī, lai varētu kaut vai vienkārši arī testēt tās saucamās negatīvās kļūdas un lai varētu sasniegt rezultātu. Plus gala lietotājiem arī skatoties, kādas ir šīs digitālās prasmes, ko arī nevienmēr, kā jau minēju, citreiz arī aizmirstās, vai kādas tad īsti viņas ir, cik tad ir gatava un digitāla tā sabiedrība, kas lietos tavu pakalpojumu. Jo arī citreiz ir tās ekspektācijas, ka, piemēram, vienā jomā varbūt tās digitālās prasmes tam pakalpojumu izmantotājiem diezgan augstas, bet atkal ir cits pakalpojums, kurā viņas vienkārši ir zemes. Un tur ir, piemēram, tā, ka tās ir juridiskas personas varbūt arī, un kaut kāds noteikts vēl segments ar juridiskajām personām, kurās ir kaut kāda digitālās prasmes vai speciālisti, kas tām nodarbojas. Un tad, piemēram, ir atkal arī sabiedrības daļa, kur to pakalpojumu izmanto, bet kurai arī varētu nebūt šīs digitālās prasmes. Un tad ir svarīgi arī, protams, nebaidīties un arī atzīt, ka kaut kādos gadījumos, kaut kādām arī sabiedrības grupām ir jāspēj nodrošināt šis pakalpojums arī pilnīgi vienkārši, kā viņš to izmantoja arī iepriekš. Kaut kādu laiku tur vienkārši varbūt pat papīra formātā, bet lai tiktu nodrošināt šī pēctecība. Respektīvi, zinot savu auditoriju, saprotot, kādas viņas spējas, un organizējot fokus grupas, bija tā panākuma atslēga, ko tu tā kā liki lietā. Jā, protams, tas ir svarīgi. Tas bija arī tāds savulaik vienā konferencē atsevišķi runājot privātā sarunā ar vienu startup arī uzņēmēju. Viņš izteica tādu pieņēmumu, ka viņam vairāk tie startup laikam bijuši un tā, ka ja tu veido kaut kādu jaunu šo startupu, jaunu tehnoloģiju gribi ieviest, tad padomā vairākas reizes pirms to dari, jo ir jābūt tā, ka tam ir jābūt vismaz 10 reizes ērtākam, nekā to var cilvēks izdarīt tagad vai var izdarīt pirms 100 gadiem. Un ja tas būs tā, tad noteikti tev izdosies. Bet tas būs tikai 2 reizes ērtāks. Un tev liekas baigi foršā tehnoloģija un tik superīgi un atvieglos tev visu ikdienu, bet viņa beigās īstenībā ir tikai 2 reizes ērtāk. Tad tas ieraduma spēks un viss tas ikdienas process, kas ir pierasts, neveicinās tās tehnoloģijas izmantošanu. Šis ir ļoti labs metāls, jā. Vērtība, ko cilvēks iegūst. Vērtība, ko praktiski iegūst. Kāds ir tas iegums? Un te jau jābūt, kā tehnoloģijām vispār ir daudz reizes jābūt tam lielākam ieguvumam nekā vienkārši kaut ko robusti darīt, un tad ir liela atšķirība, vai tas ir vispār elektronisks process tikai, vai tas ir digitāls process. Un elektronisks, tad, protams, manuāli varam savadīt kaut kādus burtus un ciparus sistēmā, un tad ir jautājums, ka digitāli jau, ka tālāk vispār no šiem datiem, no šiem cipariem un burtiem tiek veidoti kaut kādi jau noderīgi dokumenti vai kaut kas jau tiešām atvieglo tos procesus un padara tos efektīvākus. Nevis vienkārši elektronisks process tiek atzīts par digitālu procesu un visi ir laimīgi. Un tā ir tā mācība, ko mēs esam sapratuši. Respektīvi, radīt maksimāli lielāku vērtību ir atslēga. Vita, kāda ir tava pieredze? Konkrēti pastāst kādu piemēru. Jā, tad Jorans ļoti daudz izstāstīja, bet varbūt salikot punktus uz īs no savas puses var pielikt klāt ir tas, ka ir parasti organizācija, ir vairāk paralēli projekti, kas var notikt par pārmaiņām. Un tas ir vienmēr izšķiršanās, kur mēs ieguldamies, vai ne? Un tad pirmā lieta, protams, tas ir tas, kur tas var iedot vislielāko pievienoto vērtību, bet šeit vienmēr ir jāsaprot, to es saucu par klienta rezistenci. Nereiz vien esmu piedzīvojis, visi pieprasa, vajag, bet mēs saprotam, ka tie, kas pieprasa vajag, tie saucami tie 10% inovātori, kuri vienmēr gribēs un būs priecīgi, bet mēs strādājam ar ko? Tīri 10%, tur, kā kurā teorija, 15% inovātori, tad ir kaut kā 70% tāds, kur ir, kā teiks tā būs, un ir tie, kas ir pret. Vai ne? Un tad jautājums ir īstenībā, kā panākt to saprast, ka tam 70% slānim ir pieņemams un iespējams, respektīvi. Tas gan prasmes, gan arī nepieciešama veida pārmaiņas, vai viņi sajūt to nepieciešama veida pārmaiņas. Tā ir viena sadaļa.
bet, protams, sadaļā arī pievienota vērtība. Gan arī pašai organizācijai, kurai ir pievienota vērtība. Varbūt klientu tas ir mazāk maina, bet pašai organizācijai paliek vieglāk. Un tad, ja arī iestādes darbinieks ir priecīgs, tad viņš, ticiet man, viņš arī labāk apkalpo klients, sniedz savu pakalpojumu un tā tālāk. Tas viss ir, viss ir ķēdē. Līdz ar to ir jāsaprot arī gan pievienotu vērtību, gan arī gatavību, gan organizācijas iekšēne, gan arī klientu lokam pieņemt to pārmaiņu. Jā, tā pārmaiņa tiešām dod ļoti lielu pievienoto vērtību, bet viņi nav gatavi pieņemt pārmaiņu. Tad visticamāk tur būs vispirms jāveic to sagatavošanas darbus. Tas nozīmē tā kā pārmaiņu pārdošana, vienkārši runājot, jeb pamatošana, kāpēc tā ir nepieciešama. Tā kā tas vienmēr, kā es smējos, pasauli nav 2D, viņi pat nav 3D, viņi 5 un 10D. Tā kā dimensijas, kurām mums ir jāspēj strādāt un jāsaprot, kurā tā virziena, ko mēs izvēlamies, mēs dabūsim to ātrāku uzvaru, jo, kā es saku, tik līdz tu vienu istabu sakārto, tev paliek vairāk laika un spēka tīrīt un kopt nākamās istabas. Māja liela, līdz ar to jāizsaprot, kurā tā stratēģija konkrētajā apstākļos būs efektīgāka. Jā, noteikti, ka svarīgi arī, tas svarīgi visam, tas arī tas, ko Vita arī pateica, tie mazie vispār pilotprojektiņi kaut kādā veidā tām lielajām reformām, kas ir jārealizē, lai caur tām pilotprojektiem, jeb tiem salīdzinoši mazākā apjoma šo tehnoloģisko risinājumu vai kaut kādu pakalpojumu ieviešanas procesiem var izmēģināt noteikti arī lietotāju lokam atbilstošu šo te pieeju. Un pēc tam jau paplašināt lielākā apjomā. Un tad dabūt jau no šī te pirmā viļņa, tā var teikt, atsaucīgākos šos te lietotājus un arī atziņas un arī iegūt mācības, kas ir nepieciešams to nākamajā posmā jau. Un tādā veidā tās lielās reformas, manuprāt, veikt kvalitīvāk. Līdz ar to es teiktu, ka visur, manuprāt, ir vajadzīgs arī pārmaiņu vadības un šo lielo reformu ieviešanas procesā pakāpeniskums, jo digitalizācija vispār, manuprāt, ir vairāk posmu process. Nav tā, ka pēkšņi tu esi no kasetes kļuvis tagad absolūti digitāls mākonī. Manuprāt, ka šis ir starposmi, kas arī ir pa vidu, vismaz arī tīri no izpratnes veicināšanas puses tiem, kas to pakalpojumu tev saņem. Un tas ir ļoti būtiski. Arī šobrīd tāda aktuāla lieta, arī reforma, principā, kas tiek ieviest un arī tiek pareizi ieviest valstī, kad ir pa procesiem, pa posmiem, arī šī struktūrēto rēķinu izveida, ja tā var teikt, un arī savstarpējā apmaiņa, izmantojot arī mūsu e-adreses risinājumu. Un šeit arī es uzskatu, ka ir nepieciešams iet pa posmiem, pilotējot šo tātad sākumā attiecīgi ir valsts privātpersona, pēc tam jau šīs privātpersonas juridiska persona savā starpā, bet arī ar pārejas posmu, lai gan iesaistītie, tāda nozīmē uzklausot industriju, varētu arī šo procesu saprast gan tā mērķi praktisko, kāds arī tas ir iegūms un vai process efektīvāks, un kādā veidā arī izķert tās kļūdas, kas ir gan plānošanas procesā bijuši, gan arī tīri tehnoloģisko risinājumu izstrādē. Un tāpēc man liekas, ka tie posmi un pilotēšana ir ļoti, ļoti būtiski pie pārmaiņu vadības. Šobrīd atbildot uz tiem jautājumiem, ko mēs esam izrunājuši, kāds, kurš taisīja konspekts piezīmes, man liekas, varēja salikt ļoti daudz tādas praktiskas lietas, ko varētu darīt katrā pārmaiņu vadības posmā, lai tās izdotos. Un mums tuvojoties noslēgumam, es jums uzdošu jautājumu, paskatīšos, vai mūsu kolēģiem vai skatītājiem Facebookā ir kādi jautājumi, bet tas jautājums būs tāds. Zinot visu to, ko jūs šobrīd raksturojāt, lai pārmaiņas izdotos, kas ir jādara, kā vadītājiem, kādas rīcības jāievieš, kā ir jāskatās vispār uz procesiem, kā ir jāspēj šī ideja pastāstīt vai iedvesmot cilvēkus to darīt, lai šīs visas spējas būtu, ko jūs teikt, kas labam pārmaiņu vadītājiem, kādas kompetences būtu svarīgi attīstīt? Prasmes, kompetences, spējas, kas ir panākuma atslēga? Komunikācija, empātija, emocionāla inteligence, jo pārmaiņas vienmēr ik pa laikam saistīts ar negatīvām emocionālām sadursmēm un, protams, analītiskā domāšana. Cilvēku prasmes, paldies tev. Jā. Jorēn, ko tu Jā, noteikti cilvēku prasmes visas nosauktās absolūti nepieciešamas. Bez empātijas nav iespējams arī to komandu labāk izprast, lai viņi novest līdz kaut kādam mērķim. Te pašā laikā arī tev ir noteikti nepieciešams ne tikai uzrunāt šo komandu un saprast viņu, bet tev arī pašam ir kā līderim un vadītājiem nepieciešama šī mērķtiecība.
ne tikai it kā iesākt un tad, tā kā cerams aizies, bet reāli būt pārliecinātam par šo te procesu, kāpēc to darīt un ka tu to vari izdarīt. Es teiktu, ka noteikti jābūt arī šim te pašnovērtējumam par to, ka es to darīšu un es uz to noteikti iešu. Tāda svarīga ir pārliecība, noteikti mērķtiecība, arī spēja šo te psiholoģisko noturību veicināt gan apkārtējos, kas tev ir komandā, gan arī, cik tas ir iespējams, gan arī, protams, pašam attīstīt sevi, arī tādā veidā, lai spētu izturēt šīs te pārmaiņas, par kurām mēs runājām, arī, kas ir tas, varbūt tā smagā puse, kurai mēs tā kā pieskārāmies, kurai ir saprotama, bet īstenībā praktiski tā ir diezgan svarīga un izaicinoša visiem, gan pašam, gan komandai. Līdz ar to ļoti svarīgi ir strādāt par šo te arī komandas labbūtību, ja tā var teikt, un visu iesaistīto, lai būtu balanss savstarpējais starp tiem visiem vajadzību aspektiem, kas ir identificējami, lai mēs mērķi sasniegtu. Tātad es teiktu, ka noteikti atbilstoši šīm te soft skills prasmēm, ja visām šīm te komunikācijas, empātijas un emocionālas inteliģences prasmēm, ir svarīgi arī attīstīt šo te disciplīnu un mērķtiecību. Ļoti vienkārši uzskaitījums, bet sarežģīti izpildāms. Bet tas, ko man gribēs jums pajautāt, tas, kad jūs atbildēs, ir jūtama milzīga pieredze viennozīmīgi, bet noteikti katram cilvēkam arī kaut kādā posmā ir kaut kas jāpamācās, kaut kur jāpaskatās, kaut kur jāpavērtē. Kā jūs gūstat pieredzi bez tā, ka jūs ejat cauri, pieņemsim šīm pašām pārmaiņām? Kas ir varbūt tādi praktiski rīki, ko jūs ieteikt klausītājiem? Hei, ja tev interesē pārmaiņas, izlasi šito grāmatu, skaties šito podcastu vai aizej parunā ar to cilvēku. Kas būtu tādi praktiskie padomi, ko jūs teiktu? Man noteikti liekas, ka praksē vismaz vislabākais, kas ir bijis un noderējis, ir tomēr atrast un mēģināt šos te formātus meklēt, kur līdzīgi izaicinājumi priekšā ir bijuši citi potenciālie šie te, telpā esošie kolēģi, vienalga, kas tie sadarbības partneri, bet ar līdzīgajiem izaicinājumiem esoši cilvēki, jo līdz ar to, un ne tikai šeit uz vietas, kas tev ir vistuvākie, bet arī tālāk, plašāk skatoties, tajā skaitā arī starptautiski. Un tādā veidā ļoti interesanti ir saredzēt, kas ir tie risinājumi, kas ir bijuši. Lielākoties izaicinājumi bijuši līdzīgi, bet pieejas varbūt nedaudz arī atšķirās, protams, dažādu apstākļu dēļ. Līdz ar to es teiktu, ka ļoti svarīgi ir atrast šo te informācijas apmaiņu starp līdzīgās situācijās esošiem cilvēkiem. Bet tu iedrošini meklēt info un palasīt, vai tu pat iedrošini nosacīt, es nezinu, kāds ārzemēs ir līdzīga lieta realizēs, meklēt iespēju ar viņu sakomunicēt, runāt? Es uzskatu, ka ir svarīgi sakomunicēt, runāt, un šis dzīvais kontakts ir īpaši pārmaiņu vadībā ļoti, ļoti būtisks. Okay, būt drosmīgiem un meklēt līdzīgas pieredzes jau guvušos. Super, paldies! Jā, papildinot Joranu, var pateikt, vēl no savas puses ir tā, ka mums Latvija ir baigi raksturīgi domāt, ka mums Latvija visi ļoti īpaši un nekur pasaulē tā nenotiek. Tā nav taisnība. Mēs esam pilnībā pasaules tādos trendos, un es gribētu teikt, ka dažos gadījumos mēs esam arī kaut kādā pasaules arī tā kā augšē top daļā arī digitāla pārmaiņu ieviešanā. Un to, ko es vienmēr saku, jā, komunikācija ar līdzīgiem, tas vienmēr ir neformāla saruna, viņi vienmēr atnes to, ko nekādā prezentācija un grāmata nevar uzrakstīt. Un vēl interesants paveids, ko es kādu laiku atpakaļ atklāju, ir tādi, ir Gartners, ir McKinsey, ir vēl dažādi veidi profesionāļu fórumi, kurus var paskatīt citādi ikgadēji apskati, par ko cilvēks satraucās visvairāk, par ko vairāk mācās konkrētai jomā, kas viņam ir galvā, vai ne. Manuprāt, tas ļoti labs indikators, un tad pēc tam viņi bieži vien dod kaut kā viņi to redz, un tur var dabūt interesants pavadienus, ja, tā kopumā. Piemēram, mēs arī pašlaik Latvijā daudz dzirdam par cilvēku pārdegšanu no pārmaiņām, vai ne, tas ir tas baigais trends, un mēs sakam, nē, tas tikai mums Latvija ir. Es gribu pateikt, nē, es patī novembrī piedalījos vienā tādā starptautiskā tieši augsta līmeņa vadītāja fóruma, kur strādā ar cilvēkiem, kas dara intelektuālo darbu, vai ne, un 70% no tā fóruma pārgāja tieši par to izdegšanu. Visinteresantākais fakts ir bijis tā, es aizgāju, tur bija viens ļoti prominents grāmatas prezentācija, mākslīgais intelekts un liela uzņēmuma vadīšana. Un tas grāmatas autors runāja 7% laika ne par mākslīgu intelektu, bet par emociju pārvaldību. Un kāpēc tie emocijas rodās, vai ne?
par ko es gribēju pateikt, tas ir tas, ka ejiet, skatāties lietas, kas jūs aizvelk, uzrunā un tā tālāk. Otrakārt, mums katram ir savs uztvers un veids, un to ir jāsaprot, un atbilstoši tam arī jāmeklē to avots. Bet neviens cits, kā mēs paši nevaram veicināt savu izaugsmu. Ļoti vērtīgi. Mēs paši nosakam to, kā mēs iesim uz priekšu. Es zinu, ka par jums ir visādi materiāli atrodami internetā, gan YouTube video, gan mājaslapās par jums apraksti, bet varbūt eksistē vide, kur jūs teiktu, hei, ja kādam gribās ar mani sazināties vai gribās pasakot vairāk līdz tam, ko es daru, ir kaut kāda vieta, kur man atrast, nezinu, LinkedIn vai iespējams kāds cits sociālās profils, vai ir kāda vide, kur jūs teikt, ka es labprāt komunicēju ar cilvēkiem? Vai tādas vides nav jūsu pieredzēs? Ja kādam gribās parunāt ar jums, viņš sadzirdēja šodien, saka, hei, ļoti uzrunāja. Es esmu pati gan Facebook, gan LinkedIn. Facebook es vairāk kā iestādes vadītāja, LinkedIn es vairāk esmu kā profesionāls. Atzīšos, ka neesmu ļoti kārtīgs savu jaunumu rakstītājs. Tas ir trūkums, jo vienmēr šķiet, ka jāņem jaunus uzaicinājumus. Ar abiem diviem profiliem ar mani var sazināties, var arī man uz darba e-pastu rakstīt, kurš ir tipiskais valsts pārvaldē. Jo es uzskatu, ka viena no lielākām pievienotām vērtībām, ko es arī varu dot šai valstī, arī tas, kā padalīts ar savu pieredzi, ja kādam viņa tiešām noder un ļauj tālāk izaugt, tas ir labākais, ko var izdarīt. Super. Facebook, LinkedIn, e-pasts. Kā ir ar tevi, Jorēn? Jā, dažādi šādi arī veidi, tāpat kā arī šodien, piemēram, podcasts, vai arī ir citreiz kāda konference, vai ir arī, piemēram, tā kā bija arī šīs te mikrokvalifikācijas tieši publiskās pārvaldes digitālā transformācijas jomā Rīgas tehniskajā augstskolā absolventu tāda, sumināšana. Tad arī tur bija iespēja izteikties un dažādās šādās te vietās, attiecīgi arī veidojās šie te kontakti. Ir interese par šo te mūsu redzējumu organizācijas, par to, kā mēs organizējam jauno šo te pārmaiņu vadību, un īstenībā veidojās arī šī te savstarpējā komunikācija ar katrā vietā sastaptajiem cilvēkiem. Tiešām praktiski tas tā ir. Un vairākos gadījumos ir bijis tā kā uzrunā, arī, piemēram, no citas iestādes par kādu būtisku tēmu. Un, protams, esmu atsaucīgs arī tāpat, kā Vita teica, protams, arī rakstot e-pastā tajā skaitā un šos jautājumus, ja iespējams, palīdzot risināt vai arī sniedzot kādu tīri konsultatīvu atbalstu. Brīnišķīgi. Tas nozīmē, jūs esat atvērti, klausītāji, skatītāji, zinat, ka jūs varat sasmauties drosmi, kā Jorens teica, un meklēt ekspertus, un šeit, ja pieredze uzrunāja, droši vēršaties un runājat. Man tāds sarežģīts uzdevums pamēģināt rezumēt, kas ir šodien izrunāts, un droši vien es to izdarīšu daudz īsāk, nekā mēs izrunājām sarunas laikā. Bet tas pirmais ir droši vien, tad, kad pārmaiņas atnāk uz galdu, lai kādā veidā viņas tur būtu atnākušas no augšas, no lejas, no sāniem vai no manis paša, pirmais man kā vadītājiem viņām noticēt un saprast pašam viņus, vai ne? Tad mēs runājam par to, ka ir baigi svarīgi spēt savai komandai cilvēkiem, kuri būs pārmaiņu procesā, izskaidrot un ļaut ieraudzīt to rezultātu, uz kuru mēs dodamies. Ja pārmaiņas ir garas, tas nevienmēr nozīmē, ka mēs tieši tādu rezultātu sasniegsim. Tad mēs runājam par to, ka jāmāk saskaldīt mazākos posmos un iespējams būt kaut kur elastīgiem adaptēties. Komunikācija kā būtiskākā atslēga visā procesā, jo, lai tie būtu digitāli risinājumi vai kur citi procesi, tā atslēga ir tas, ka cilvēki ir visur iesaistīti un mums jāspēj viņiem komunicēt. Un droši vien spēj pielāgoties arī pašam un apzināties to, ka nevienmēr būs tikai uz priekšu un augšā kalniņā, bet būs arī kaut kur lejas, kaut kur kāpumi, kaut kur kritumi pielāgošanās. Tas ir droši vien rezumējot 1% no visu, ko mēs izrunājām. Bet jebkurā gadījumā es gribu jums teikt lielu paldies par to, ka mums bija kopā ar jums iespēja nedaudz pakasīt tēmu pārmaiņu vadību un paskatīties par tādu atslēgas caurumu šajā topikā nedaudz, lai par to padomātu. Ticu, ka tiem, kuriem būs raisījusies interese un vajadzība, viņi noteikti meklēs ceļus, kā padziļināt savu izpratni. Un vēlu veiksmi jums, jūsu turpmākajās karjerās un arī visos pārmaiņu procesos, ko jūs vadāt, jo tie ir diezgan smagi, būtiski un lieli, joprojām uz galda stāvoši. Un tiekamies kādos citos podkastos un citos formātos. Paldies jums un veiksmīgi! Paldies! Paldies!